Es gandrīz uzkāpu viņam virsū, man gandrīz nomedīja, palaidu vaļā. Mums ir haizivs seklumā, mums ir kvēlojoša ogle. Paskaties, cik traks tas ir. Cerams, ka iekšpusē nav sapūs. Vai tu joko? Ak, mans Dievs, ņemsim to lejā. Otrā elpa. Huhu! Šī būs gara nakts. Odi, paskaties uz to. Viņi mani vienkārši apēd, brāli. Tik daudz kukaiņu, tas ir smieklīgi, es nekad neko tādu neesmu atrads. Tas būs tik labi, šis ir viens no nāvējošākajiem dzīvniekiem pasaulē. Es šeit vispār neguļu, pasties uz manām acīm. Nu šie esam mēs, puiši. Mēs izdzīvosim šajā salā nākamās dažas dienas bez ēdiena, ūdens un pajumtes. Šī būs traka misija. Es gribu jums parādīt, kas man ir mugursomā, un tad sāksim izpētīt šo salu. Tas ir vienkārši neprāts. Labi, uzstādīsimies tieši šeit, tāpēc vispirms atvērsim to vaļā. Mums ir ūdens. Šis ir gandrīz viss, kas mums būs nākamajās dažās dienās, un ar to noteikti nepietiks. Tāpēc mums būs jāizpēta šī sala un jāskatās, ko vēl varam atrast dzeršanai. Tas palīdzēs mums šeit izdzīvot. Šī ir maza bērnu šūpuļtīkls, ko mēs varam izstiept pāri, cerams tad dažiem kokiem vēlāk. Mums vēl joprojām ir jāuzbūvē kāda veida laikapstākļiem izturīga sistēma gadījumam, ja te sāk līt. Bet vismaz mēs negulēsim uz zemes. Mums ir drons, kas acīm redzam mums palīdzēs, varbūt izpētīs dažas vietas un arī uzņems dažus iespaidīgus kadrus jums, puiši. Mums ir GoPro. GoPro baterijas īsti nepalīdzēs. Mums ir arī mūsu tēkakls tepat. Tas mūs uzturēs siltumā visu nakti nākamajās pāris dienās, puiši, jo es pieņemu, ka kļūs ļoti augsti. Mums ir šis rīks tepat tāds, puiši. Mums ir mazs nazīts. Tas arī viss. Mums pat nav mačets vai kaut kā tam līdzīgi. Cerams, ka to varēsim apstrādāt kādu dzīvnieku. Ja izdosies dabūt kādu ēdienu, tēraudu un krama aizdedzināmais. Cerams, ka vēlāk mums izdosies iekurt uguni, bet es nezinu, šie mākoņi atnes daudz mitrumu, tāpēc es nezinu, kādas mums būs izredzes. Šis te, puiši, ir tas, ko mēs saucam par džungļu dzērienu, un tas būs kā atpazīstamības zīme mūsu offshore tēles video. Tagad, tā doma ir tāda, ka to lieto tikai īpašos gadījumos. Kad esam sasnieguši pašu apakšu, tam vajadzētu dot mums otro elpu. Gandrīz kā Juggernaut spēlē Call of Duty, kad tu to paņem un kļūsti imūns pret zombiju uzbrukumiem. Tā šis brīnums darbojas. Beidzot, puiši, mums ir šis brīnums. To mēs saucam par rokas šķēpu. Šis būs mūsu ierocis nākamajās pāris dienās, lai cerams mums izdotos noķert kādu dzīvnieku. Ko tu dari? Tu pavelc to ar to elastīgo gumiju un tad atlaižot bums. Cerams, ka tieši tā mēs arī noķersim kādu dzīvnieku. Mums ir arī maska tepatās un niršanas plaznas, lai cerams mēs varētu peldēt prom no šīs salas un paskatīties, vai varam noķert ar kādus traku dzīvniekus. Mums mugursomā vairs nekas nav palicis. Mēs esam gatavi doties, esam uz šīs salas, sāksim izpētīt. Ak, tas būs tik forši, vecīt. Aiziet! Vai vēlies atrast vietu, kur varam nolikt visu savu ekipējumu? Nav jēgas man to visu nesāt līdzi, jo tas man tikai vairāk nogurdinās. Un iztērēt daudz enerģijas, kuru mums kaut kā vajadzēs atjaunot ar šķidrumu un ēdienu. Šajā izaicinājumā šis koks tepat varētu būt laba vieta, kur nolikt dažas lietas. Jā, tieši tā. Es nolikšu to uz šī akmens tepatās. Kā redzat, mums zem šī koka ir neliela aizsardzība, kas ir labi. Vismaz mēs atradām vietu tepat, kur varam paslēpties no saules, ja vajag. Šobrīd tā nav nemaz laikapstākļiem izturīga, bet tomēr sniedz kaut kādu aizsardzību. Izskatās, ka apkārt ir vesela kaudze ar mazām izkaisītām pludmalītēm, ar šiem klinšainajiem ragiem. Un cerams, ka mēs varēsim atrast kaut ko interesantu, ko jūra ir izskalojusi. Kā jūs redzat, šeit ir vesela kaudze ar visādu izskalotu drazu. Paskatieties, tas ir vecs kokosrieksts. Šeit tādu ir ļoti daudz. Tur noteikti kaut kas iekšā ir, bet šeit ir tikai čaumals. Lielākā daļa šo kokosriekstu ir vienkārši sapūši. Ak, cilvēki. Mēs pārāk daudz neko neatrodam. Jūs varat redzēt tieši šeit. Šis viss ir vulkāniskais akmens. Tas patiešām nāk no vulkāniem, tā ir visa lava un tam līdzīgas lietas. Kad tas nonāk ūdenī, tas pārvēršas šādās granulās. Bet ko jūs varat darīt? Jūs varat to berzēt uz pēdām un rokām, un tas noņem visu atmirušo ādu. Bet mums tas nebūs vajadzīgs, puiši, jo mēs šeit būsim netīri. Un nav nekādas iespējas, kad es taisītu sasodītu pedikīru šajā salā. Mums ir kaut kāds spainis vai kaut kas tam līdzīgs. To īsti nevar izmantot. Ir šis te labi. Šito noteikti ņemsim līdzi, jo, ja vēlāk sāks līt, mēs noteikti varēsim ar to savākt kaut kādu ūdeni. Šis lielais, vecais spainis būs ļoti noderīgs, tāpēc es ātri aiznesīšu šo atpakaļ uz nometni. Gatavs. Paskaties uz šo te. Es zinu, ka tā nav saldūdens, jo tur iekšā peld mazs garnelītis. Viņš ir tepat.
Viņš neizdzīvot, ja tā būtu saldūdens, tāpēc es esmu 100% pārliecināts, ka tā ir salsūdens. Citādi mēs droši vien būtu varējuši to padzerties. Labi, mums ir vecs pleznas gabals. Šīs lietas izskatās kā mans kreisais kājas pirksts. Tikpat apcepts, tāpēc mēs to neizmantosim. Hei, šis laikam ir pirmais tāds gadījums, cilvēki. Es nekad neesmu atradis šeit sasodīt golf bumbiņu. Neticam, vecīt. Es tiešām šeit atradu golf bumbiņu. Labi, es gribu to paturēt vienkārši tāpēc, ka tas ir kaut kas īpašs, 100%. Labi, mums būs jākāpj augstāk šajā salā. Pastīsimies, ko vēl varam atrast. Paskaties uz šo te. Šo mēs patiešām varam izmantot. 100% liels, vecs plasmas gabals. Man nav ne jausmas no kā tas ir, bet tas ir ļoti labs atradums, cilvēki. Labi, turpinām izpētīt. Mēs jau esam atraduši dažas patiešām labas lietas, tāpēc šobrīd esam nometnē. Skaties, mums ir iešļūcenes, tās nevar izmantot. Nu, ejam tālāk. Mums ir mazliet virves, to noteikti var izmantot, ņemsim to līdz uz nometni bez šaubām. Kaut kāda veca elpošanas caurule, kaut kas tam līdzīgs, varbūt to varēsim izmantot, tāpēc ņemsim to līdz uz nometni. Mēs arī esam savākuši dažas patiešām iespaidīgas lietas. Labi, te ir tas, ko esam savākuši. Mums, protams, ir mugursoma, mums ir šī lielā vecā virsma, mums ir vesela kaudze virves, golfa bumbiņu spainis, kurā kaut ko savākt. Mums ir šī filtrēšanas sistēma, ko droši vien var izmantot, un arī visa šī virve un viss pārējais. Ārā ir tik karsts, es svīstu kā resns puika fitness nodarbībā. Mēs joprojām neesam atraduši neko dzeramu. Mums nav izdevies iekurt uguni, un pat neesam uzcēluši patvērumu šai un nākamajām naktīm. Laikapstākļi šajās salās var mainīties ļoti ātri. Šobrīd viss ir kārtībā, bet jau šovakar var sākt līt kā no spaiņa, un es noteikti negribu gulēt ārā. Ak, man šķiet, ka es tikko pamanīju kaut ko pie krasta līnijas. Ak jā, paskaties šeit, kur viļņi sitas krastā. Redzi šo? Tas ir milzīgs sīkzivju bars. Tu redzi? Paskaties tieši šeit, cilvēki. Ak, paskaties uz to, redzi to milzīgo ēsmas zivju baru. Tur bija arī kāds plūdu gaula. Tā ir patiešām laba zīme. Patiesībā notiek tas, ka visas lielās zivis dzen šo ēsmu uz krastu. Un cerams, ka mēs varēsim izpeldēt varbūt šo pēcpusdienu un paskatīties, vai varam dabūt kādu ēdienu. Labi, mums ir viss nepieciešamais mūsu patversmei, bet pie ūdens malas ir neliela uzkoda, ko varam nobaudīt. Brāli, tas būs neticami. Vispirms mums jāatrod akmens. Ideāli. Tieši šeit ir gluži kā svētki. Mēs esam, cilvēki, paskaties uz šo branguli. Paskaties uz to austeri. Apēdīsim to. Mazliet čauls tur iekšā, bet cilvēki. Krēmīgs, sāž, diezgan sasodīti labs. Mazliet čauls, labi. Paņemsim vēl dažus. Paskaties, sasodīts cilvēki. Šajā salā ir diezgan daudz smilšmušu, to es tev varu pateikt. Es zinu, ka kukaiņu un laika apstākļi šeit var mainīties ļoti ātri. Kad mums būs izveidota laba, stabila konstrukcija, mēs varēsim sākt vākt kādu pārtiku. Un tad ugunskura. Tagad dosimies atpakaļ uz nometni. Šo akmeni paturēsim katram gadījumam pie ūdens malas. Un mēs sāksim būvēt patvērumu, lai saprastu, kur pie velna mēs šonakt gulēsim. Ak, tas ir neticami, cilvēki, paskaties uz to. Es un jūs šajās tropu salās. Tas ir tieši tas, kā dēļ mēs dzīvojam. Labi, šis milzīgais plasmasas gabals, ko mēs atradām, mums ļoti noderēs. Es domāju, ka mēs gandrīz varam izmantot šo dabisko struktūru tieši šeit un uzlikt to pāri augšai. Tas varētu izveidot kaut ko līdzīgu brezenta nojumei, zem kura mēs varētu ielikt šūpuļtīklu. Un tad mums šajā salā būs forša maza būdiņa, un tai vajadzētu palīdzēt mums izdzīvot nākamās pāris dienas. Paskatīsimies, paņemsim šo, pacelsim to šeit augšā. Mums būtībā virs galvas būs liels, milzīgs lietus pārsegs. Tas aizturēs lietu un cerams, mēs to varēsim atrast. Es vēl neveidošu pēdējo iegriezumu. Tas ir ļoti vaļīgi.
Cilvēki, mēs pamatīgi piekūstam būvējot šo patvērumu, bet jūs varat redzēt, ka tas izskatās diezgan labi. Laikam vajadzētu būt labam šobrīd. Jūs varat redzēt, ka debesis ir diezgan zilas, un tas acīm redzam pasargās no saules un tam līdzīgi. Rīt man pilnīgi iznīcinās, puiši, kamēr mēs turpināsim būvēt šo patvērumu. Patiesības brīdis. Jā, labi, man liek mazliet atpūsties, jo esmu skrējis apkārt kā traks vērs porcelāna veikalā. Es šodien neko neesmu ēdis. Es domāju, ka ir pienācis laiks mums saņemties, doties medībās un paskatīties, vai varam dabūt kaut kādu ēdienu vakariņā. Mums arī vajag iekurt uguni, jo šobrīd mums ir pajumte. Es jūtos diezgan ērti. Rīt mēs to vēl mazliet paplašināsim. Izskatās diezgan labi. Labi, ejam medībās, un ne? Ejam, labi. Man šķiet, ka esmu kaut ko pamanījis pie krasta līnijas. Jā, tur noteikti ir kaut kāda zivs. Ak, es paņemšu savu šķēpu. Ejam. Paskaties uz šo puisi, tikko to pamanīju, paskaties. Ak, mans Dievs, paskaties uz viņu. Viņš ir tik labi nomaskējies. Wow, paskaties uz to. Šitajā te ir vesela kaudze zivju. Es skatos, vai nav kādi lieli dzīvnieki, kas varbūt ir palikuši šeit. Šajos paisuma baseinos, kur mums būtu viegli kaut ko noķert ar šķēpu, mēs neko nevaram atrast. Iespējams, mums nāksies doties dziļākajos apgabalos ar masku. Man jābūt ļoti uzmanīgam, kur es stāvu, jo šeit ir zilgredzena astoņkāja, akmens zivis, jūras seži, praktiski viss. Un esmu basām kājām. Un es tikko aizmirsu vienu no visnāvējošākajiem dzīvniekiem. Un tas ir tieši man priekšā, jā, tas tur. Tā ir konusa gliemezis. Un dažās pasaules vietās tās sauc par cigarešu gliemežiem. Jo, ja tās tevi sadur, tu aizies ātrāk nekā var izsmēķēt cigareti. Es tiešām pārliecinos, ka turu distanci no tās dzeloņa, bet tas tur ir nāvējošs. Te pāri ir dažas milzīgas austeres. Skaties uz šo. Wow, paskaties uz to! Tas ir milzīgs, paskaties uz to. Labi, ņemsim to nost. Austēris ir labs, bet zini, kas ir vēl labāk? Zivs, kas pagatavot uz uguns. Ir pienācis laiks saģērbties, doties ūdenī un dabūt ēdienu. Īstu ēdienu. Mana dzimuma tieksme ir debesīs, testosterons arī. Esmu apēdis 5000 austeru, mums vajag zivi. Ejam! Labi, mums ir plaznas, maskas un šķēps. Ir laiks doties ūdenī un pastīties, vai varam dabūt kādu ēdienu. Ak, man nav ne jausmas, ko sagaidīt, bet mēs ejam medībās. Ejam! Paisums šobrīd ir ļoti zems. Tas nozīmē, ka mēs nevarēsim aizpeldēt tik tālu, lai tiktu līdz labajai vietai. Bet ūdens dzidrība visticamāk nebūs tik laba kā lielā paisuma laikā. Tātad mēģināsim. Mums ir rokas šķēps. Mēs nevarēsim nomedīt lielu laupījumu, bet cerams, ka atradīsim kaut ko labu. Ak, mans Dievs, puiši, es gandrīz uzkāpu šai radībai. Paskatieties uz šo, te ir milzīga dzeloņraja. Es gandrīz uzkāpu viņam virsū. Skatieties, jūs burtiski varat viņu satvert. Skatieties uz šo, es satveršu viņa asti. Skatieties, es turu viņa asti. Jūs redzat to? Ak, viņam tas nepatika. Jūs redzējāt, ka viņam nepatika, kad es satvēru viņa asti. Tātad jūs varat redzēt, tur ir viņa dzelonis, apmēram pusceļā uz augšu pa asti. Tieši tur, jā. Tieši tur, redziet, viņš kustās. Es satvēru viņa asti, novēlēju viņam veiksmi, viņš dosies tālāk. Man patīk spēlēties ar nāvu, vai ne? Ejam tālāk.
Es būtiski zaudēju prātu šobrīd, neticu tam. Tas tur lejā bija neticami, puiši, bet šobrīd es nosalu līdz kaulam. Teiksim tā, tur lejā man tagad nemaz nav silti. Zāles. Ak, jūs, puiši, to redzējāt. Es kļuvu mazliet pārāk aizrautīgs. Es ieraudzīju korāju foreli un sasodīts izšāvu uz to, bet netrāpīju. Bet mēs burtiski dabujām vienu no labākajām zivīm. Šeit, puiši, ir skaista iltņa zivs. Tieši ideāls izmērs, lai to apēstu šajā salā. Šīves uguns būs neticama. Tām patiesībā ir zilas kauli. Tās ir ļoti, ļoti dīvainas zivis, un jūs varat redzēt, ka tām ir šie milzīgie ilkņi. Tāpēc tās arī sauc par ilkņu zivīm. Un ko tās dara? Tās ēd vēžveidīgos, ēd ķemīšu gliemenes, visādas dīvainas lietas. Un tāpēc tām ir šie lielie zobi, kā redzat. Bet šīs būs vienas no gardākajām zivīm okeānā, un es tam nevaru noticēt. Mums ir kaut kāds ēdiens pirmajai dienai. Cilvēki, labi, uzkurināsim uguni, jo es salstu nost un liksim šo lietu cepties. Mēs to izdarījām, mums ir kaut kāds ēdiens. Bet rīt būs vēl trakāk, jo es gribu atriepies tam koraļu forelē. Man tas ir jādara. Viņš burtiski notrulināja mūsu šķēpu, tāpēc rīt mēs iesim pakaļ tam draņķim. Viņš nav drošībā, labi. Tā, šobrīd es domāju šādi. Mums te ir šūpuļtīkls. Es domāju, ja es uztaisīšu lielāku ugunskura, mums vajadzētu pietikt ar siltumu no šejienes. Un es arī varēšu izmantot šos akmeņus, lai pagatavotu mūsu zivi. Labi, sāksim vākt malku. Te ir diezgan sauss materiāls. Es jau jūtu, kā visi kukaiņi sāk mani pamatīgi kost, tāpēc man jāievāc daudz malkas. Nav varianti, kad es pamostos rīt ar 8000 odu kodumu uz sevis. Labi, mums ir oglīte, mums ir oglīte, mums ir oglīte. Labi, es domāju, ka mums izdevās. Uguns ir kaut kas īpašs. Tā vienkārši sniedz tik daudz laimes. Es zvēru, siltums aizdzen kukaiņus. Es domāju, ka šī nakts būs sasodīti gara nakts. Es domāju, ka būs ļoti augsti un kukaiņi mani noteikti tracinās. Tas ir skaidrs. Bet, puiši, mūsu uguns ir diezgan noplakusi. Jūs redzat, ka tā tikko vēl deg, tikai kūp. Nav nekādas iespējas, ka tā uguns izdzisīs. Tā būs mūsu vienīgā iespēja pagatavot mūsu zivis. Labi, mums tagad uguns jau kārtīgi deg. Wow, vecīt, mēs nedrīkstam ļaut šai ugunī izdzist. Tas ir pēdējais, kas mums vajadzīgs. Tagad mums jāizdomā, kā mēs varam pagatavot šo zivi, un man ir ideāls risinājums. Labi, paskaties uz to. Man šeit nav mačetes, tāpēc mums jāizmanto rokas, bet tam vajadzētu darboties. Ko es darīšu? Vienkārši atbrīvošos no visiem šiem zariem. Mums to nevajag, es vienkārši paturēšu to. Tur ir jauks, garš un taisnas gabals, kas ir ideāls. Mums tur ir skaista zivs, iltņa zivs. Mēs to notīrīsim, tāpēc es vienkārši ieliku šo taisni viņa anālajā atverē. Es vienkārši virzīšos uz leju līdz galvai. Jūs varat redzēt, kā tas izskatās. Un ko es darīšu? Es to atvēršu. Es gribu izņemt visus iekšējos orgānus, lai jūs varētu redzēt tieši pie žaunām. Ak, mēs izņemsim visus iekšējos orgānus. Un, manuprāt, šis ir labākais veids, kā pagatavot zivi. Puiši, šāds izdzīvošanas stila veids viņiem patīk. Es patiesībā esmu uzasinājis šo zaļo kociņu, tāpēc tas vienkārši izdurīs cauri un ies cauri visai zivī. Un tad mums beigās būs mūsu zivs uz kociņa. Tieši tā, ideāli piemērots, lai liktu tieši virs uguns. Labi, viņi ir gatavi, viss kārtībā. Tāpēc mēs to uzbūvējām blakus tiem diviem akmeņiem. Tu skaistuli, paskaties uz to. Droši vien atstāsim to uz 10 minūtēm katrā pusē, un tad viņi būs gatava. Temperatūra ir stipri nokritusies, puiši, un tie odi ir gatavi uzbrukt, es jums to saku. Bet tas sasodītais vējš, viņi ir augsta cilvēki. Riktīgi viss sarāvies lejā. Pagriezīsim. Cilvēki, viņi izstās neticami. Ak, šodien bija milzīga diena. Vismaz mums šeit augšā ir kaut kāds patvērums. Mums ir šūpuļtīkls,
Mūsu ēdiens tur lejā gatavojās, bet es domāju, ka rītdien būs vēl trakāk. 100%. Mums ir arī tas džungļu dzēriens, ko mēs izdarsim, bet mēs to pataupīsim īstajam brīdim, kad mēs būsim pilnīgi izsmelti, kad mums nebūs nekādas enerģijas, tad arī to izdzersim. Džeki, šodien tur ārā redzēju dažus foršus dzīvniekus. Es tiešām gribu rīt paskatīties, vai varēšu kādus labus noķert. Ja es varētu dabūt, piemēram, omāru vai kaut ko tam līdzīgu, tas būtu neticami. Labi, mēs gandrīz pazaudējām to ugunī. Tas nav labi. Labi, pamēģināsim vēlreiz ar krama rīku. Par laimi, mēs tur augšā atradām sausu skaliņu. Jo es ar to cīnījos, iespējams labas 30 līdz 45 minūtes, vienkārši mēģinot aizdedzināt. Un tas neizdevās. Tātad šobrīd es vienkārši esmu priecīgs, ka mums ir ēdiens, mums ir silta uguns šobrīd uz šīs salas ir ārkārtīgi augsts, tāpēc esmu laimīgs cilvēks. Kā šobrīd izskatās saulriets? Man šķiet, ka pēdējās nedēļas dzīve ir bijusi ļoti saspringta. Tik vien kā skriešana un skriešana. Esmu daudz ceļojis. Un puiši, šajā video es vienkārši gribēju visu atgriezt pie pašiem pamatiem. Es un jūs, puiši, šeit uz šīm salām ķeram paši savu ēdienu. Kempingojam vairākas dienas pēc kārtas. Cilvēki, tieši tāpēc es to daru, un es jūs tik ļoti mīlu. Ja jūs esat jauni šajā kanālā, man sauc Veids. Šeit kanālā Wade Papenfūrs Offshore Tales mēs dzīvojam piedzīvojumiem, izpētam okeānu, ķeram paši savu ēdienu, kempingojam. Godīgi sakot, tas ir tas, ko mēs daram. Cilvēki, es jūs tik ļoti mīlu. Jūs tiešām esat mainījuši manu dzīvi. Es neticu, ka var saukt šo par savu darbu. Ja jūs turpināsiet mani atbalstīt, es jums apsolu, es nekad nepārstāšu veidot video. Es mīlu šo vairāk nekā jebko citu pasaulē. Cilvēki. Man uzmetās zosādi runājot par to, bet es jūtu, ka tieši tam esmu radīts uz šīs zemes. Tiešām. Izpētīt salas un okeānu. Tas liek man justies visvairāk kā mājās. Un es esmu tik pateicīgs Dievam, ka viņš man devis šīs spējas un atvedis jūs šeit. Tāpēc es jūs patiešām ļoti mīlu no visas sirds. Paldies jums! Viņa izskatās gandrīz gatava. Labi, mēs viņu noņemsim. Izskatās lieliski, ja vien jūs varētu sajust, cik labi tas šobrīd smaržo. Tas smaržo tik labi. Es nevaru sagaidīt, kad varēšu noraut gaļu no šīs zivs. Paskatieties uz to. Mums būs skaista tusi zivs. Mēs tūlīt ķersimies klāt šai lietai. Es tagad esmu tik izsalcis. Šīm zivīm ir lielas zvīņas, tāpēc tās aizsargā gaļu apakšā. Bet šo zivju gaļa parasti ir ļoti maiga. Paskatieties uz to, tā ir skaista, balta gaļa. Mēs burtiski varam ar pirkstiem to vienkārši noplēst no kaula. Mans Dievs! Dievs! Šodien mēs esam nopelnījuši šo zivu, puiši. Mēs tiešām smagi strādājām par to, bet paskatieties uz gaļu. Es nevaru izšķēdēt neko no tā, tāpēc mēs to daram, cilvēki. Saulrieta noskaņa, skaista, svaigi pagatavotas zivs. Tu zini to sajūtu, kad ēd ēdienu. Woo! Sāc mazliet sajukt prātā šajās salās viens pats, bet... Bon appetit! Mēs neesam šeit, lai muļķotos. Skatieties, es to burtiski esmu iztīrījis. Jūs redzat, tāpēc viņus sauc par zilkauliem. Nezinu, vai jūs varat redzēt kaulus tieši tur. Tie ir kā fluorescējoši gaiši zili. Ļoti forši. Labi, viņi ir gatavi. Tagad mēs atpūšamies, baudam saulrietu un gatavojamies gaidāmajai naktī. Saule jau gandrīz ir norietējusi. Jūs varat redzēt, ka tagad jau ir nakts. Cilvēki, es nemelošu, šeit tagad ir tik daudz sasodītu odu. Es nekad neesmu redzējis tik daudz odu. Paskatieties uz to! Šī ir visvairāk ar odiem pārņemtā sala, kurā es jebkad esmu bijis savā dzīvē. Viņi man vienkārši apēra brāli. Man nācies gulēt uz šī ugunskura, jo jūs paši redzējāt, cik daudz te ir odu. Te ir milzīgs daudzums. Ja es apsēžos tā, lai dūmi no šī ugunskura pūš uz mani, odi mani liek mierā. Bet šo radību ir tik daudz, ka man šis ugunskurs visu laiku jāuztur. Tā visa dūmi un vispārējais cerams padzīs viņus prom no mūsu nometnes, jo man tiešām apēda, mans kājas deg. Kāda traka diena šodien. Jūs redzat, ka ugunskurs joprojām deg. Joprojām netic, ka mēs šodien atradām šo golfa bumbiņu.
Būsi mana laimīgā golfa bumbiņa. Labi, tas arī viss no manis. Tiekamies rīt no rīta. Brūn. Kāds šobrīd ir iekārtojums? Zvaigznes ir neticamas. Ak, puiši, laikam ir ap 1 naktī. Tieši tagad. Mūsu ugunskurs tikko izdzisa. Es tikai mēģinu to atkal aizdedzināt, bet mani nežēlīgi kož odi, un šeit ārā ir sasodīta augsts. Ak, tas nav labi, cilvēki. Es būšu tik laimīgs, kad no rīta ieraudzīšu saules gaismu. Labrīt jums visiem! Ak, man acīs ir smiltis. Ir 2. diena, jūs redzat, mums ugunskurs jau kuras. Saulēkts šobrīd ir vienkārši neticami iespaidīgs. Pagājušajā naktī kļuva tik augsti, ka man burtiski nācās pamest mūsu šūpuļtīklu. Un nāk gulēt pie šī ugunskura uz pāris stundām, sasildīties un tad mēģināt vēlreiz pagulēt. Bet ak, esmu pilnīgi izsmelts. Jūs varat redzēt, ka vējš ir krietni pastiprinājies. Ak, tā sajūta, kad sākās jauna diena. Paskatieties uz šo. Mēs esam pamodušies pie trakotiem apstākļiem. Lai gan pagājušā naktī bija ļoti augsti, vismaz nelīja lietus. Paskatieties, mums ir rozā debesis, zilas debesis, cīņa priekšā, jauna diena šodien. Ejam sasildīties, sagatavot visu nepieciešamo. Un tad, puiši, mēs sāksim meklēt ēdienu, ūdeni, patvērumu. Tas ir tas, kas mums jāatrod. Labi, šobrīd bēgums ir pilnībā iztecējis. Redzat, paskatieties, mums te ir tik daudz pludmales. Mēs iesim mīlināties ar akmeni, jo tas būs mūsu vienīgās brokastis. Nākamās dažas stundas, līdz paisums atgriezīsies. Seši no rīta, pludmalē, pieķēries pie akmens. Kur vēl tu gribētu būt dzīvē? Uhuu! Bīles rati pāri kaut kādam sasodītam akmenim. Aiziet, norausim to nost. Svaiga savus tērus brokastīs no rīta. Sāģis, krēmīgs, mazliet tekstūrs, bet garšīgi. Wow! Jā, mazulīt. Šajā ir mazliet čaulis, labi. Es gribu paskatīties, vai kaut kas nav izskalots krastā pa nakti pēc tās lielās paisuma, kas bija. Labi. Es te mazliet pārmeklēju krasta līniju un skatos, kur šī paisuma līnija ir uznākusi. Izskatās, ka pārsvarā pa nakti ir izskaloti tikai atkritumi. Neko īpaši labu neredzu. Daudz vairāk koksnes, ko varam izmantot. Acīm redzot, jaunu kokosriekstu nav, vai vismaz neesmu atradis. Ak, tas ir neticami patīkami. Mums ir saule. Paskaties uz šo. Ak, es pēdējās 8 stundas esmu lūdzies pēc šīs saules. Tagad mums ir patīkami silti. Ak, un tad mums priekšā ir milzīga diena. Plāns ir tāds, ka es gribu izpētīt vairāk šo salu un noskaidrot, vai mēs varam dabūt vēl kādu ēdienu, puiši. Mums arī jānoskaidro, vai varam atrast kaut ko dzeramu, varbūt kokosriekstus, varbūt kādus augļus. Šajā salā mums būs traka diena. Izpētot visu, tas būs iespaidīgi. Mēs pārliecināsimies, ka nezaudējam savu uguni. Ak, ir tik patīkami sasildīties. Labi, mums ugunskurs šeit jau deg. Es vienkārši atpūšos šūpuļtīklā. Mēs gaidām, kad paisums sāksies, un tad sāksim izpētīt šo salu. Mums ir palicis tikai apmēram tik daudz ūdens. Puiši, mums jāiztiek līdz rītdienas rītam. Tāpēc domāju, ka varam sākt izpētīt nedaudz tālāk. Varbūt mēs varam atrast kādus kokosriekstus, tas būtu tiešām labs salds našķis, ar ko sākt rītu. Šai salā noteikti jābūt vismaz vienam labam kokosriekstam. Skatieties, te lejā ir tik daudz sasistu kokosriekstu. Nekis. Ak, tu dzirdi to? Es domāju, ka mums ir viens. Cerams, ka tas nav sapūs iekšpusē, bet izskatās diezgan labi. Mums jāizlaužās cauri šai biezajai mīzai, puiši, un jātiek līdz apakšai.
Tieši tāpēc esmu atnācis pie šī akmens šeit. Es lēnām sākuši to nolobīt, tas man prasīs kādu laiku. Puiši! Labi, mums izdevās. Tas ir tas, kas mums palika pāri. Tu dzirdi, ka tur iekšā kaut kas ir. Es nezinu, vai tas ir sapuvis vai nē. Kokosrieksta laiks. Ak, lūdzu, esi labs. Lūdzu, esi labs. Tur ir 3 mazas acis tagad. Ko tu vari darīt? Vienkārši paņem kociņu un iedur. Cerams, ka būs labi. Labi, tas sāk bojāties, bet vēl nav pilnībā sapuvis. Nē, es to nevaru. Zini ko? Tas ir kā piens, bet sāk skāpt. Varbūt man vienkārši jāizdzer, vecīt. Mums nav tik daudz šķidrumu. Labi, es tikai nedaudz pagaršošu, cerams, ka nesaslimšu. Tas ir vienīgais, par ko es uztraucos. Tur varbūt jau sākās fermentācija. Labi. Hei, garš nav pareizi. Labi, es to tūlīt atvēršu. Paskaties uz to redzēt visu gaļu. Labi, pamēģināsim gaļu. Redzi? Nedaudz nepareizi. Labs kokosrieksts uz salas brokastīm. Es tikko apēdu pusi kokosrieksta. Otru pusi atstāšu, kad vēlāk iesim medībās. Es zinu ēdienu, ko varam pagatavot, ja dabūsim kādus jūras produktus, ko var izmantot kopā ar šo kokosriekstu. Tas būs ļoti garšīgi. Cilvēki. Tātad mēs šo saglabāsim, mēģināsim doties atpakaļ uz nometni, un es būšu gatavs. Labi, puiši. Šeit paliek arvien grūtāk, vējš ir pastiprinājies, un ārā izskatās draņķīgi. Tātad mums vajag tikai vienu lietu, un tā ir šis brangais. Šis ir džungļu dzēriens, puiši, un tā ir mana otrā uzvara. Es šo lietu ņemu līdzi tikai šādās izdzīvošanas misijās. Tiklīdz es šo iedzeršu, cerams, kad iegūšu otro elpu, un mēs varēsim turpināt. Neslēpšu, mana imūnsistēma sabrūk, tāpēc bums, ejam tālāk. Džungļu sula, pirmā no daudzajām. Otrā elpa, urā! Urā, otrā elpa mazulī. Labi, es domāju, ka mums jānoskaidro, kā klājas nometnē, ja viņa turās, citādi ejam medīt. Paskatīsimies, vai varam dabūt kādu ēdienu. Aiziet! Nometne turas, nometne izskatās labi, jūs varat redzēt, mums te ir laba aizsardzība. Un paskatieties, šodien izskatās nelīs lietus. Tur ārā izskatās vienkārši traki. Mūsu hidrotēps joprojām ir slapšs. Cilvēki. Ak, tas nav patīkami. Ir laiks izkāpt no ūdens. Puiši, ejam. Izskatās, ka ir diezgan vējains, diezgan skarbi. Bet mēs esam tur ārā. Ejam, paskatīsimies, kas ir ap šiem akmeņiem. Šobrīd šeit ir diezgan skarbi, vienkārši peldam apkārt kā Cēzara salāti.
Man šobrīd ir tik augsti, ka man jau viss nosalst, bet mēs dabujām koraļu foreli. Paskaties uz šo, ak, mans Dievs, paskaties uz viņu. Skaista koraļu foreli, tu vari redzēt tās krāsas. Tas ir neticami. Tas ir domāts, lai atdarinātu visu koraļu vidi un tam līdzīgi. Tātad šis ir tiešām labs izmērs, īpaši, ja salīdzina ar roku. Esmu ļoti, ļoti apmierināts ar to. Tas būs mūsu vakariņas šeit uz salas. Neticam cilvēki, šī ir viena no gardākajām zivīm okeānā. Labi, mēs viņu uzliksim uz klīns un vēlāk viņš būs mums pa vakariņām. Uzliec viņu šeit, viņš var sēdēt tieši tur. Skaties, mums seklumā ir haizivs. Paskaties uz šo haizivu. Redzi viņu? Lielā, tumšā ēna. Redzi viņu? Šeit ir haizivs. Paskaties uz viņu. Viņš ir tieši šeit, cilvēki. Viņš nāk tieši pie manis. Paskaties uz viņu. Viņš nāk ēst. Viņš droši vien sajūta visu to zivi, ko mēs esam metuši ārā. Tas ir traki, cilvēki. Wow, viņš vienkārši peld klāt. Šeit var izskatīties mānīgi, ir jauki un saulaini, bet tas vējš ir ļoti augsts. Es vēl joprojām salstu no vakardienas nakts. Labi, es ķeršos pie mūsu skaistā koraļu astara filējēšanas, puiši. Tātad vispirms paņemšu nazi un ieduršu to tieši anālajā atverē. Šeit es izmantošu patiešām foršu laikam filējēšanas tehniku šai zivī, jo šī ir viena no gardākajām ēdamajām zivīm. Tāpēc es tiešām gribu tam veltīt laiku. Es tikko to pārgriezu vaļā, tagad ielikšu rokas iekšā, satveršu un izņemšu visus iekšējos orgānus. Mums to nevajag. Šī gaļa burtiski vēl raustā. Un tas arī viss. Tieši šeit jūs varat redzēt skaistu tauriņa filejas koraļu foreli. Vienā pusē ir pilnīga gaļa, otrā pusē ir mugurkauls. Un tad mēs varēsim uzbūvēt zivi restīti un uzlikt to tieši virsū. Jāsavāc nedaudz malkas, mums jāatjauno uguns un jāuzkurina tā kārtīgi. Es salācu dažus no šiem kokosriekstiem, jo tie patiesībā ir lieliski, ko likt virs uguns. Tā ir deg un stipri kūp, kas nozīmē, ka tie piešķir zivīm ļoti labu garšu. Paldies, ka skatījāties. Ar šiem mēs vienkārši atbrīvojamies no visiem mazajiem zariņiem, mēs tos sagatavosim un pārvērtīsim par tādām kā restēm zivju kūpināšanai. Ļoti vienkārši un viegli. Mums ir 3 kāti, mēs tos esam novietojuši pāri šim baļķim, un apakšā mums ir laba ogļu kārta. Paņemsim mūsu zivi, skaisti atvērtu kā tauriņu. Viens no foršākajiem veidiem, kā to izdarīt. Galvenais mērķis ir atvērt zivi tā, lai gaļa būtu atklāta, un tad tā vienkārši tiek turēta virs uguns. Ak, tas būs tik garšīgi! Labi, apstīsimies, kā viņi izskatās. Izskatās diezgan labi. Droši vien vēl nedaudz ilgāk, es domāju. Labi, mūsu zivs izskatās gandrīz gatava. Ak, paskaties, uguns ir gandrīz izdzisusi. Mēs esam kūpinājuši savu koraļu gruperi. Mums ir arī šis kokosrieks, ko paņēmām nedaudz agrāk. Tātad, ko mēs darīsim tālāk? Vienkārši paņemsim gabaliņu no šī, vai tieši tur, uzkožam nedaudz kokosrieksta. Tas ir tik labs, cik vien iespējams. Paskaties uz to koraļu gruperi. Tā jābūt vienai no labākajām. Labi, paņemsim šos gabaliņus. Tieši tagad mēs to darām uz salas. Cerams, neticu, ka mēs to dabujām ar rokas šķēpu. Labākā lieta par to, ko es tikko izdarīju šo zivi, ir tā, ka es to kūpināju. Tas nozīmē, ka mēs to varam saglabāt vēlākam laikam, lai mēs varētu to apēst šovakar. Jo es nezinu, vai man izdosies iziet tur un noķert vēl vienu zivi. Ūdens ir kā dubļi, ko vējš ir sacēlis, un tas izskatās briesmīgi. Labi, es vienkārši paņemu brīdi, lai atpūstos, jo šis vējš man pilnīgi izsmēls. Šajā salā visur ir kukaiņi. Puiši, es šobrīd esmu pilnīgā bedrē. Man vajadzēja to džungļu dzērienu pataupīt šim brīdim.
Ak, mums paveicās, ka mēs agrāk aizgājām medībās, puiši, jo tagad mēs zivis nedabūtu. Šobrīd tur ārā ir tikai dubļains ūdens. Man kaklā ir gan kokosrieksts, gan austeris, tāpēc nezinu, kas mums būs vakariņās. Es uzkūpināju nedaudz no tās zivs, tāpēc mums ir nedaudz no tās, droši vien varam vienkārši ēst to. Nedomāju, ka mēs kaut ko dabūsim. Mums ir neliela problēma. Mums praktiski vairs nav ūdens. Vienīgais, kas mums šobrīd labi sanāk, ir mūsu zivs. Žāvēta zivs, kas lēnām turpat gatavojās. Es to vienkārši turu, tas to uztur siltu, un mums turpat ir arī kokosrieksts. Bet, puiši, es nevaru aptvert, cik augsts šeit šobrīd ir, īpaši, kad esmu tikai ar šo tēkreklu. Ah, tas ir smieklīgi. Labi, atstāsim to aiz nometnes. Es burtiski nosalu līdz kaulam. Es paņēmu mūsu roku šķēpu. Mēs tagad ejam izdzīvošanas režīmā. Šis jau varētu būt atradums. Vai tu joko? Uz tā burtiski aug gliemežvāki. Pasties, cik traki tas ir. Šai pudelei burtiski aug gliemežvāki. Bet es patiesībā domāju, ka šeit iekšā ir svaigs dzeramais ūdens. Pamēģināsim. Pilnīgi labs dzeramais ūdens. Tas ir neticami. Nu kā ir ar to jūras zīļu pudeli? Labi, mēs to izmantosim, noteikti paņemsim uz nometni. Tur mums ir vēl nedaudz šķidruma. Ak, tas ir ļoti labs. Atrod lietas, ko atrod izskalotas krastā. Labi. Ja es šovakar pie ugunskura vemšu ārā savus iekšējos orgānus, jūs zināsiet, ka tā gliemežvāku ūdens nebija labs. Ak, paskatieties, mums ir nautilus cilvēks. Tieši tur, tas ir nautilusa čaula, puiši. Liels, vecs, fosilijas eksemplārs. Tas ir tik iespaidīgi, paskatieties, cik skaisti. Labi, atstāsim to šeit. Kāds dzīvnieks to sauks par mājām? Vai jūs jokojat? Šim jābūt lielākajai austeres čaulai uz zemes. Paskatieties, tā ir tikpat liela kā mana roka. Šī pat pa sevi ir vesela maltīte. Ak, mans dievs, vai redzat to? Ak, šī noteikti ir lielākā austeres čaula uz zemes. Paskatieties uz to. Tā ir maltīte. Gandrīz izkrita no rokām. Tā burtiski ir maltīte pati par sevi. Labi, ķeramies klāt. Nezinu, vai man tas patīk. Izskatās pēc liela krējuma bumbas, kad iekodu tajā. Vienkārši turpini. Redz, vienmēr ir noderīgi staigāt pa šo bēgumu. Tu nekad nezini, ko atradīsi. Tu vari atrast milzīgas austeres, kas paaugstina tavu testosteronu līmeni pavisam jaunā līmenī. Un arī kādu svaigu ūdeni. Ak jā, un nautilusa čaula. Mājas, saldās mājas, mazulīt, urā, mīļā, esmu mājās. Burtiski neviena cita šeit nav, izņemot mani. Un jūs, kā jums patīk šī sajūta? Šī viena palma šajā mazajā līcītī. Labi, jūs varat redzēt. Te jau gandrīz pavisam satumst. Mums šovakar vajag lielu liesmu, puiši. Nav varianti, ka mums nebūtu liela ugunskura. Sitos jaunumos. Burtiski vesels vārnu bars nozaga manu kokosriekstu. Paskatieties uz tiem suņiem. Redzat viņus? Tie ir viņi. Tur ir kādi 5, viņi nozaga manu kokosriekstu. Es viņus padzinu, pirms viņi paspēja paņemt manu zivi, bet viņi paņēma manu kokosriekstu. Es to taupīju desertam. Cilvēki, tagad esmu tik dusmīgs, mums jāturpina. Tas ir tas, ko mēs gribam, mazulī. Tas ir tas, ko mēs gribam. Vienkārši pārvietojam mūsu šūpuļtīklu, puiši. Šovakar nelīs, bet būs augsts. Tāpēc es to vienkārši uzstādīju tieši šeit, blakus ugunskuram. Pastieties uz to. Jūs varat redzēt, ka pašlaik notiek sauriets. Tas milzīgais austers, ko mēs iepriekš apēdām, burtiski vārās manā vēderā. Tas rada visdīvainākās skaņas, tāpēc ceru, ka man pa nakti nesāksies caurēja ar asinīm. Tas nenotiks šeit uz salām. Nu nāciet, mums jāpaliek stipriem. Neviena austeris mani nenogāzīs labi. Es jūs satikšu rīt no rīta agri un mošs. Mūs sagaida augsta, vientuļa nakts, bet es jūs tik ļoti mīlu. Tiekamies tad. Daudz mīlestības. Ak, tagad noteikti ir ap 3:30 no rīta. Es vispār neguļu, šeit ir tik augsti.
Es burtiski guļu tieši uz mūsu ugunskura. Tas ir vienīgais veids, kā man palikt siltam. Bet man liekas, ka tūlīt aizdegšos cilvēku. Es šeit vispār neguļu. Paskaties uz manām acīm. Šorīt ir tik augsti. Tā bija viena no garākajām naktīm manā dzīvē. Es to izjūtu šorīt. Pagājušā nakts bija ļoti augsta. Es beigās gulēju uz zemes. Puiši, daži iemesli. Pirmais. Mēs burtiski pārplēsām savu šūpuļu tīklu uz pusēm. Kvēla ogle nokrita uz šūpuļu tīklu un to pārplēsa. Un es burtiski salauzu savu astes kaulu, krītot lejā. Un arī man bija tik augsti, ka man burtiski vajadzēja būt gandrīz uz pašas uguns, tik augsti bija. Tagad ir 3. diena, un mēs esam iztērējuši visus savus resursus. Puiši, mums vairs nav ūdens. Mēs esam apēduši visu to zivi, žāvēto zivi, un cilvēki, es esmu pilnīgi izsmelts. Atliek tikai viena lieta – mēs šo pakārsim. Nākamais malacis var ņemt šo puiši. Ir pienācis laiks man visu sakrāmēt un doties prom no šejienes. Man ļoti patika būt kopā ar jums. Ja jums patika šis video, lūdzu, nospiediet patīk un abonējiet. Tas tiešām daudz nozīmē. Un jūs, puiši, man esat vismīļākie. Vairāk video šeit.